Šobrīd mums studijā ir pievienojies Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs Andris Razāns. Labrīt! Labrīt! Sāksim noteikti ar ļoti svarīgu tēmu arī Latvijas un ASV attiecību kontekstā. Tā ir aizsardzība. Nu, pat tiekoties ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani, teicāt, ka Latvijai ļoti nopietni jāizturas pret savu drošību un aizsardzību, jo šobrīd būtiskāk nekā jebkad agrāk ir palielināt aizsardzības budžetu, lai tas sasniegtu 2% no iekšzemes koprodukta. Kāpēc tieši šobrīd, jūsuprāt, ir to izdarīt būtiskāk nekā jebkad agrāk? Jā, tas ir ļoti būtiski šo budžetu faktiski palielināt. Valdības lēmums par palielināšanu jau ir. Un tas, kas Latvijai būtu jādara, gan NATO kontekstā, gan arī sadarbības ar ASV kontekstā, vienkārši darīt to, kas ir pielemts, un šos 2% sasniegt maksimāli ātri. Šobrīd tas ir 2018. gads. Kādēļ tas būtu jādara? Ļoti vienkārši. Amerikas Savienotās valstis iegulda NATO drošībā apmēram 70% no visa NATO budžeta. Un NATO nav tās nabadzīgākās pasaules valstis. Un tātad, ja mēs uzskatām, ka līdz ar situāciju Ukrainā ir mainījusies Eiropas drošības situācija, tad viedoklis vai viedokļi Amerikas Savienotajās valstīs, tā skaitā Kongresā, tātad institūcijā, kur lemj par budžetu piešķīrumiem, ir tāds, ka Eiropai būtu tiešām nopietni jāizturas Eiropas valstīm pret savu drošību. Un, attiecīgi, jāpalielina finansējums aizsardzībai, vismaz līdz tam minimumam, līdz tiem 2%, lai nebūtu tikai tā, ka vienkārši Amerikas Savienotās valstis iegulda absolūti lielāko daļu finansiālo līdzekļu. Tas ir tas punkts. Tas ir arī viens no mūsu jautājumiem. Kā īsti Amerikas Savienotās? Mēs zinām to oficiālo pozīciju. Skaidrs ir NATO 5. pants, tātad, ja uzbruk vienai dalībvalstī, tas ir kā uzbrukums visām. Bet kā tīri tā aizkulisēs Amerikas Savienotajās valstīs likumdevēji un cilvēki skatās uz to, ka viņiem pēc būtības ir jāaizsargā, piemēram, tāda visai maza valsts kaut kur tālu Eiropas austrumos, kura šobrīd nepilda šīs prasības, vai tā skepse par to palielinās ne tikai par Latviju, bet par citām valstīm, kuras nepilda šo minimālo prasību? Es nedomāju, ka būtu pareizi runāt par mazu valsti Eiropas austrumos. Te ir jārunā par NATO kā par drošības aliansi. Un ASV noteikti atbalsta un atbalstīs ikvienu NATO dalību valsti, ja būs kādas problēmas vai izaicinājumi. Te ir runa par NATO drošību. Līdz ar to te nav atšķirība, vai mēs runājam par Latviju, mazāku NATO valsti vai par kādu lielāku valsti, pat mums kaimiņos Poliju. Runiet par NATO drošību un ASV politiskais atbalsts un gatavība darīt visu, lai NATO dalību valsts justos droši, ir pilnīgi skaidrs un nepārprotams. Vienīgais šajā situācijā, kā jau NATO ir ticis veidots, mēs katrs iedodam savu daļiņu no savu atbalstu, savu pienesumu NATO kopējai drošībai. Un tas ir gluži loģiski, ka Vašingtonā arī sagaida, ka ja mēs uzskatām, ka situācija Eiropā ir mainījusies un drošības situācija noteikti nav uzlabojusies pēdējo 2 gadu laikā, tad arī valsts, kuras varbūt jūtas apdraudētākas, arī pašas dara visu, lai dotos gan investēt savā drošībā. Investējot savā drošībā, mēs investējam NATO drošībā. Tas ir tas, kā redz Vašingtona. Jūs arī esat pats teicis, ka Latvijai patiesībā vajadzētu ieguldīt vēl vairāk nekā 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībā. Tātad ar šiem 2% ir daudz par maz? Es domāju, 2% tas tiešām ir tāds simbolisks un ļoti svarīgs punkts. 2% ir tas minimums, ko ikvienai NATO dalībvalstī būtu jāiegulda savā drošībā, lai NATO varētu atbilstoši reaģēt varbūt uz ikvienu izaicinājumu, uz vienu problēmu, kas rodās varbūt kaut kur NATO tūmā. Vai vairāk? Es domāju, katrai valstī ir jāiegulda pēc savām spējām, bet tas absolūtais minimums būtu 2%. Un šeit Latvijai būtu jāpieturās ļoti stingri pie šiem 2%. Ja mēs pildīsim savu mājas darbu, ja mēs ieguldīsim savā drošībā, man nav nekādu šaubu, ka
attiecīgs analoģisks atbalsts būs arī gan no NATO, gan no Amerikas Savienotajām valstīm. Runājot par drošību, bruņoto spēku komandieris Raimonds Grauds pagājušajā piekdienā bija mūsu studijā, nu pat kā atgriezies tieši no vizītes Amerikas Savienotajās valstīs. Un viņš tur pārunāja šos te plānus rudenī Latvijā izvietot ASV smago militāro tehniku. Mūsu pusē gan ir jāuzlabo infrastruktūra, savukārt tehnikas veids un arī skaits būšot ASV ziņā. Vai jums ir kāda informācija, kāda veida tehnika, cik daudz nonāks Latvijā? Informācija vairāk vai mazāk, es domāju, šobrīd ir pieejama. Es negribētu šobrīd vēl runāt par apjomiem un par tehniku un skaitu un tā tālāk. Tā tomēr vēl šobrīd ir diezgan konfidenciāla informācija. Bet tur bruņoto spēku komandierim noteikti ir punkts taisnība, ka mums ir jābūt gataviem šo tehniku vai cilvēkus uzņemt attiecīgi. ASV atbalsts Latvijas un Baltijas valstu, Polijas drošībai pieaugs. Tas ir tas, kā es to redzu Vašingtonā. Un tādēļ ir svarīgi, ja mēs sagaidām, ka mūsu drošībā tiek investēts, ja mēs sagaidām, ka citas NATO dalībvalstis pieņem lēmumus par savu karavīru un tehnikas nosūtīšanu šeit, NATO drošības nostiprināšanai, tad, protams, mums kā viesmīlīgiem viesmīlīgai uzņēmēji pusē ir jāparūpējas par to, lai šiem cilvēkiem tiešām šeit būtu vismaz tā elementārais komforts. Protams, karavīri komforts tās ir divas, varbūt kādreiz nesavienojamas lietas, bet vismaz, lai ir kur palikt, lai ziemā nav augsts un tā tālāk. Tas ir, kas ir runājot primārais. Par šīs aizsardzības līmeņa paaugstināšanu, gan te jābilst, ka nu pat izskanējis, ka no septembra Baltijas valstu gaisa telpā samazināsies patrulējušo lidmašīnu skaits. Jā, tā bija ziņa, kas vakar, kā es saprotu, kaut kur publiski parādījās. Manā rīcībā ir informācija par to, ka līdz gada beigām nekas gaisa patrulēšanas jomā nemainīsies. Apjomi paliks tādi paši. Es saprotu, ka kaut kur ap gada beigām NATO ir jāpieņem lēmums par to, kāda šī operācija izskatīsies nākamajā gadā. Nu, es domāju, ka tajā brīdī arī tiks pieņemts lēmums atbilstoši varbūt tiem drošības apdraudējumam vai situācijai, kāda varbūt konkrētajā brīdī būs. Šobrīd manā rīcībā nav nekādu dati vai informācija, kas apstiprinātu šo vakardienas ziņu. Un noteikti arī jāmin vēl kāda tēma, kas šobrīd aktuāli tiek un ārkārtīgi aktīvi tiek diskutēta Latvijā. Tā ir 250 Āfrikas un Tuvo Austrumu bēgļu uzņemšana pie mums. Šobrīd tie viedokļi ir ārkārtīgi dažādi, un vairāk politiķi izteikušies, ka tas, ka mūsu koalīcijas spēku vidū ir politiskā partija un politiskā apvienība, kas ir pret šo bēgļu uzņemšanu, var sūtīt ne īsti labus signālus mūsu rietumu partneriem. Kā šo mūsu viedokļu dalīšanos pat valdošajā koalīcijā, kur valdības vārdā valdība ir izteikusies, ka tātad bēgļus uzņemš, tomēr domā citādāk, domā atšķirīgi šie koalīcijas partneri. Kā šo neviennozīmīgo attieksmi un diskusijas uztver ASV? Neapšaubām šis ir Latvijas lēmums, un valdības pozīcija ir skaidra. Ir bijis ļoti skaidrs valsts prezidenta komentārs, viņa viedoklis arī ir ļoti skaidrs un konkrēts. Vakar, manuprāt, bija ļoti labs ārlietu ministra raksts laikrakstā Diena. Bet ASV kā to uztver? Un ASV, jebkurš lēmums, ko mēs pieņemam Latvijā, kas kaut kādā veidā var ietekmēt mūsu ārpolitiku, mūsu tēlu, kā Latvija tiek uztvērta ārpus Latvijas, jebkurš lēmums ir jāskata bišķi plašākā kontekstā. Amerikā, es domāju, svarīgi 2 punkti, kā man kā vēstniekam. Pirmkārt, ASV vēsturiski veidojušās kā valsts, kur ir bijis atvērta politiskiem bēgļiem. Tātad valsts, kas ir devusi patvērumu cilvēkiem, kur kaut kāda iemesla dēļ bijuši apdraudēti savās mītnes zemēs. Tā skaitā ļoti daudziem latviešiem pirms gadiem 60 pēc Otrā pasaules kara. Līdz ar to Latvijas lēmums vienā vai otrā virzienā neapšaubām ASV tiks skatīts caur šo prizmu. Amerika uztver Latviju kā valsti, ar kuru Amerikai ir kopīga vērtību skala, kopīgas vērtības, un to ir svarīgi paturēt prātā. Ja mūsu lēmums vienā vai otrā virzienā noteikti tiks tulkots atbilstoši. Nu, un otrs, protams, ir
Otrs konteksts ir situācija Ukrainā. Krievijas politika šobrīd, kur nebūtu nav tā draudzīgākā Baltijas valstīm šobrīd. Un ASV atbalsts mūsu drošībai, gatavība iesaistīties un mūs atbalstīt būs lielā mērā arī atkarīga no tā, kāds būs Latvijas starptautiskais tēls, un to es pavisam droši varu pateikt. Razankungs, un vēl pavisam īsi noslēgumā. Šobrīd Eiropas komisija turpina sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai vienotos par brīvās tirdzniecības līgumu. Varbūt jūs varat tā tiešām burtiski pāris tēzēs nodefinēt, ko šis līgums dos katram Latvijas iedzīvotājam. Man, Lindai, varbūt vēl kādam mūsu skatītājiem un, protams, uzņēmējiem. Tas ir brīnišķīgs jautājums. Katrā ziņā Latvijas ekonomika ļoti atkarīga no tā, kas notiek Eiropas Savienībā. Tas ir mūsu lielākais tirgus. Ja brīvās tirdzniecības līguma vai transatlantiskā investīcija līguma kontekstā palielinās Eiropas ekonomikas jauda, tas nozīmē, ka mūsu uzņēmējiem un mūsu cilvēkiem vienkārši ir vairāk iespējas pelnīt, iegūt līdzekļus. Tas ir konkrēts ieguvums. Otrs, līgums nav par standartiem. Līgums būs par to, kādā veidā šis tirdzniecības bloks, tātad Eiropas Savienība, ASV bloks, ne tikai kuru vieno ekonomikas intereses, bet arī kopīgas vērtības nākotnē, vismaz pārskatamos nākamos 50 gadus, manam mūžam pilnīgi pietiks, ietekmēs starptautisko tirdzniecību pasaulē. Un tas ir svarīgi, jo nebūtu tikai Eiropa vai Amerikas Savienotās valstis attīstās. Un mums ir svarīgi, es domāju, no mūsu strateģiskā viedokļa, ka starptautiskais tirgus tomēr arī ņem vērā mūsu vērtības. Un šeit ir, manuprāt, divi lielākie ieguvumi.